Tātad, kā pareizi noregulēt maņvērsēju ārklu? Jāsāk ar to, ka traktoram kreisās puses un labās puses riepām ir jābūt vienādiem spiedieniem. Atsaites ir gan šitie vertikālie stieņi, gan horizontālā stabilizācija. Atsaites ir jānoregulē, lai viņas ir vienādi garumi. Kreisā pusē un labā pusē, lai ir vienādi garumi. Maņvērsēju ārklam šitādam uzkarināmam ir jāsaka, jābūt brīvi jākustās, ir rokām brīvi jākustās uz sāniem. Pretējā gadījumā to ārklu diezgan lauž. Tālāk pēc grāmatas būtu jāsāk ar dziļumu. Sākam ar dziļumu un noregulējam, cik mums vajag, pārbaudām, vai uz abām pusēm ir vienāds dziļums. Saregulējam, lai tas būtu vienādi. Tad nākošais mēs noliekam rokas, noregulējam uzkars rokas, lai arī ārklam priekša ietu vienādā dziļumā ar aizmuguri. To mēs varam, vai ārkls ir paralēls zemē, var pēc aci, var arī pamērīt uz šo brusu, jāsaka, pamērīt ar mērlēti, cik no zemes viņš ir priekšā aizmugurē. Kad dziļums ir dabūts kārtībā, tad mums ir jādabū ārkls, lai korpusi būtu perpendikulāri zemē ietu. Lai nebūtu šitā vai nebūtu šitā, bet lai skatītos šādi perpendikulāri. To mēs regulējam ar skrūvēm. Pārsvarā visiem tā arī ir. Vecākiem palietotiem ārkliem tur varētu būt padilis kaut kas. Tas būtu abas puses jāpārbauda ir un jāpieregulē, lai viņš arot, lai ir perpendikulāri. Tālāk, kas būtu jāregulē, jāskatās, pirmais korpuss ir, kā visiem ārkliem pārsvarā šitiem nāk ar hidraulisko platumu maiņu, šitē ir paralelograms saucamais, un pirmā korpusa platuma regulējās ar šitas vidējais stienītis. Respektīvi, ja ir pa šauru vai pa platu, tad mēs saīsinām šo, ja mums, lai mēs viņu dabūtu tuvāk ārklu izarvagai, ja vajag vairāk prom, tad mēs viņu pagarinām. Kā to var noteikt, var atrast video arī YouTube. Respektīvi, mums ir jāsaprot, cik mums ir ārklam darbu platums. Traktoru priekšā mēs atzīmējam ārklu darbu platumu plus, teiksim, metru. Ieliekam vienalga kādu resnāku skrūgriez vai kādu kotnu mietiņu, kaut ko tādu. Pabraucam garām un pamēram, vai tur ir no jaunās izarvagas ir metrs līdz mietiņam vai nav. Tad attiecīgi tad mēs pārregulējam to ārklu. Kas vēl ir, kā ārkls kādā leņķī stāv pret traktoru, vai traktoru velk pa labi vai pa kreisi, tas būs šī iekšējais, jāsaka, paralelograma. Pa lielām, vismaz kūnam te ir, var teikt, tur ar kaut kādām šaibām, tur ir 3 pozīcijas, kā viņu var noregulēt. Tur es tā precīzi neizstāstīšu, jā.
Bet, nu, ja jūtam, ka viss pārējais ir izdarīts tas, kā lai saka, tur grib to traktoru tā kā pa labi vai pa kreisi bīdīt, nu, tad jāķerās tam klāt.